Pateicību pienesām, tev, kungs, visā devējam. Tu sniedz maizi dienišķo, nāc mēs lūdzam svētīto. Un paldies visiem, kas ņem līdzdalību, lai būtu ēdiens uz galda. Sveicināti auto eksperti žurnālisti. Sveicināti, jā. Nu ko, šī ir tā diena? Šī tā diena, jā, tieši tā. Jā, starp citu sāksim šo video ar apsveikumu Raimondam no Multuma. Atvērs jaunu veikalu Valmierā. Jā, un novēlam to labāko, svētības jums, jā. Un katrs, ko meklē, to atradīs, kas klavēs, tam arī atvērts. Jā, tā kā daudz mans un precīzi labas ratas Multuma veikalā. Es pats arī iepērkos, es tikai attālināts, sapērku online, pasūdzu mājām, atnāk visi labi precīzi. Tā kā iesaku Multumā iegādāties visādas labas mantiņas, jo citos veicīšos tas viss, kas ir Multumā pa lēto, daudz dārgāk. Bet, un jā, tur ir daudz specifiskas lietas, ko tu nemaz citos nevar nopirkt. Bet šodien Ērikam rīts sākās ar apdāvināšanu. Jā, un paldies visiem, kas man atcerēs mani un tiešām dzīvam cilvēkam kaut ko dāvina. Es esmu tik priecīgs. Es par tevi vienmēr Ēriku atceros. Jā, Ivar. Es Ērikam esmu apdāvinājis daudz dāvinas, bet mēs ar Kārlu devāmies uz Poliju. Izkustināt mēmākos aparātus, kas viens no tiem bija Alpina A110. Un, kad mēs devāmies, Ēriks man piezvanīja, palūdza, lai viņam atved ko? Apavus, lai. Nu, no ārzemītēm. Viņš palūdza atved no ārzemēm apavus. Jā. Mēs, protams, kā saka vīrs un vārds, to visu izdarījām un vēl vairāk mantiņas atvedām. Ērika, parād, kā tev šodien apdāvinājām? Jūs zināt, jūs man apdāvinājāt šitādiem te. Šitāds apavus smukus, jā. Tu man prasīji, Ērika, apavus 43. Jā, izmēru. bet es neprasīju istabas šķības, bet nu labi. Bet ierakstiet komentāru nodaļā, šie skaitās apavi vai neskaitās? Jā, gan jau, jā. Šeit bija apavi iekšā, Jā. tad bija mēmākais aparāts vai mēmākais pipars uzlīmīta. Un tā man šitā te ēdamais tika kaut kas. Jā. Tā ir gaļiņa, es nezinu, kas tā ir. Kielbasa tā. Kielbasa, jā. Nu, desa tā, jā. Jā. Bet tā izskatās tāda filējas desa. Jā, un tā vēl šitā te manī var tikai. Šito to Kārlis piemeklēja speciāli, jo viņš pats tādu bija braucis agrāk. Jā, paldies Kārlītim, paldies visiem, kas ņem līdzdalību, jā. Un te vēl no manīm palicis pāri bišku kaut kas. Jā, un kas tas ir 19 Ivar, jā? 19 eiro. Kas tas ir? Tev viss tikai naudā ir. Kā nopirkt kaut ko lētāk, atkal atnāk, saka pa lēto. Katru poļiem ir tā naudas zīmes, kā viņi skatās. Zlota? Zloti, jā. Jā, zloti 19, jā. Pastāstiet, kāds tomēr Ēriks ir šitas tā kā viņš sauc, ne finansists, bet mankārīgs, tomēr pa naudām skatās. Labi, mankārīgs vai nemankārīgs, jā, bet mīļie 19 zloti, cik tas ir eiro? Galā 4 gandrīz. Šitas būs 40 Vispār tie paši Dubais dirham vien ir. Jā, kaut kur tāds eiro, jā, laikam varētu būt. Nē, trīnīts kaut kāds sanāk. Trīnīts, jā, arī labi, jā. Nu, apmēram, piecīts. Jā, D20 sadala 4-5 eiro. Bet, mīļie cilvēki, jā, mazs sīkumi, bet galvenais, ka viss ar mīlestību, kad tiek darīts, jā, tas ir svētīgi. Jā, bet tā kā pastiedzām apavus un sīkumi mazo bļauju, kad baigi lētais un nekas nav forši, vajadzēja kaut bišķi labnāk attest. Nu, nebija tā. Nu, ļoti tūl tam bija. Nu, dzīvojam svētā glītumā, jā. Tieši tā ir. Labi, klausies. Subārī no Subaru centra tu zaudēji līdz 1. septembrim. Tev tās mašīnītes, kā saka, nebija, tu neieradies, tu biji kaut kur citur, kur tev vērtīgāks pasākums bija, kur noteikti vairāk izcēla, kā saka, labumiņu. Bet šoreiz mēs brauksim ar vienu interesantu aparātu kustināšanā. Un tajā kustināšanā arī būs kaut kāda cita kustināšana iesaistīta. Wow. Jā. Interesants notikums. Jā, bet es tev uzreiz, Ēriks, zinu kā pateikt, skaidrs, ka mums bija plāns tos apavus izlozēt, jo Ēriks viņus izbrāļtē, viņš pateica, ka tādiem viņš nestaigās un tā. Es domāju, ka šodien ir tā diena, kad patiešām vajadzētu tos apavus uzvilkt, jo mēs dosimies ar tādu mašīnu, kur tieši tie apavi būtu tā kā kulaks uz acis. Jā, Ivar, tad es zinu, ko tas nozīmē. Es vienreiz fūrā arī kāpu bez apaviem. Kur tu pie fūras tiki? Čīpselāka bija. Jā, ir smagie, kuriem... Un man bija apava arī jānovelk, un es zinu, par ko jau iet runā, ka tur smaržo viss. Nu, reāli nezinu, bet nu labi. Ivar, es ņemu šitos apavus. Vēl cirsu? Tagad jau var vilkt vai tu? Vēl tagad. Bet Ivar nosmērēsies. Nu, neko darīt, tikai apakšī nosmērēsies, no augšas smuki būs. Jā. Vēl cirsu, priekš tam jau domāt apavu, lai tos nesētu. Jā, labi, Ivar, te es vilkšu tagad patās, jā. Aha. Paskaties, Ivar. Bet ja viņi man derēs, izskatās tādi maziņi, bet nu labi. Tu sūtīt 43. Nu, jā, 43. Skatīsimies. Varbūt kāja būs paaugusies. Nē, der. Nu, tas 43. Tu jā. 43 izmēra. Jā, Ivārs, paskaties.
No, ko novērtējam? Kur labāk ir Bugatti vai šie Jā. rakstam komentāru nodaļām? Un vai vajag tos apavus pēc tam izlozēt ar Ērika parakstu, ar Ērika sēnīti tajos? Jā, kādu sēnīt, kur tu te runā, tu sēne ritīgā? Ivār, es varu staigāt ar viņiem jau, jā? Nu, bet tu staigā jau. Jā. Bet viņi ir ērti. Ļoti. Zini, kas viņos labi Ērika ir? Un sako, gribi, tu viņus izbrauķēji un tā tālāk, bet tev tā kāja elpo, forši, viegli, nav smagi apavi. Jā, Ivār, zini, tie ir labi. Vau! Tieši labi, jā. Aha. Nu, redzi? Tu Ērika negribēji. Nu, re, kā sanāca. Jā, klausies, tad mēs dosimies kustināt. Mēs kaut kā iesim kustināt, Ivār? Jā. Nu, ejam. Bet gaidam. Kāpēc jāgaida, Ivār, vēl? Gaidām Kārlīti, viņš atradīs kustināšanas aparātu. Ā, Jā, un viņš- starp citu, šāds mums viens aparāts, viņš arī paskaties, trīnieks dīzelīts, eslēniņš, kvatraķītī. Čaļi sakot, ka esot principā kā jauns. Kā jauns, jā. Varbūt tu sev tādu gribi. Kāpēc nevar atvērt vaļā? Tāpēc, kad kā jauna mašīna, čaļi taisies uzreiz viņu. Jā. Jā. Ko tu saki? Bet, Ivār, tas tā ir Audi. Tas ir Audi. Tas ir Audi, Ivār. Baigi, no ko nozīmē Audi? Tu esi tāds pats palicis kā es, kad pasaka Audi, no Audi izkasti ir. Nu, nav jau tā. Nu, katrai mašīnai ir savu odziņu, savs šārms, jā. Un katrai mašīnai ir savs cilvēks, savs saimnieks, jā. Te gan es tev piekrītu. Nu, rekā. Labi, Ērika, tad gatavs šodienas kustināšanai. Tev no šiem aparātiem, labi, nekas pa 2 dienām nav jauns ienācis. E-klase tev Cik nederēja. forši, ka saulītis spīd šodien. Jā, un tas Patīk, jau man patīk, jā. Jā, man arī Jau patīk. vasariņ tuvojās. Aha. Kārlis kaut kur aizķēries. Kārlis teica, ka tu idās būs klāt ar aparātu, ko mums vajadzēs kustināt. Var uzreiz pateikt, jūs skatītāji, viņi esat jau redzējuši to aparātu, aparātam kaut kāds stāsts ar apakšā ir. Un tad šodien mēs to stāstu nobeigsim līdz beigām. Jā. Tev varbūt tās ir jau kādas idejas, kas tas ir pa aparātu? Ivār, es viņu esmu redzējis, jā? Filmiņās tikai. Filmiņās, jā? Jā. Nu, kaut kāds džipiņš varētu būt? Nē, kaut kas foršāks. Vēl foršāks, jā? Ivār, Jā. kā man gribētos ar šito te vēl pabraukāt? Kur tu brauktu viņa? Izjust to visu to labumus. Tu jau esi izjūtis viņu. Jā. Starp citu, izkustinā, jā, ja kāds grib noskatīties, patīdēt pāris sērijas atpakaļ, tur pastīties, kā Ēriks šo aparātu kustināja, izkustināja. Ivār, var redzēt kaut kur to sēriju? Var redzēt kaut kur, Nu, jā? turpat, kur tu tagad skatīsies šito Jā, YouTube. es kādreiz gribētu atkal paskatīties no malas, jo es esmu piemirsis. Kā tev, Ivār, tā notikās? Pēkšņi tev rads un tu man iedevi. Tu visu laiku man nedevi, un pēkšņi tad tajā dienā tev... Man pieskārās. Tad ir bez vārdiem sapratu, jā. Ka viņš pieskarās, tad pieskarās. Perlāžs. Ivār, tāpēc katru reizi, kad braucu multīs, vienmēr nopērk ūdeni šito perlāžu. Jā, viņš ļoti labs dzerams. Man Jā. patīk, es pat Un dzeru. tur ir visādi veidi, bez gāzes arī ir visādi ūdeni. Čižavinka. Jā, Starp citu, jā, mēs te Polijā bijām viesnīcā, mums bija perlāža un vēl čižavinka. Čižavinka bija tāds pusgāzētais laikam. Labi, Ēriks, zini, ko mēs varam šodien vēl izdarīt? Nu, ko varam? Mēs dosimies uz vienu vietu ar to mašīnu, kuru mēs te kustāsim, bet ar to mašīnu tās atpakaļ mēs neatbrauksim. Jā. Jā, mēs viņu atstāsim kaut kur, to tu uzzināsi pēc kāda laika, bet brauksim atpakaļ ar šo. Šito, jā? Jā. Tas tā kā kil, jā? Jā, kas tas ir? Kil. Kilu. Ko tas Jā. nozīmē, A, kā tas Ivar? taču tā kilu. Jā? Nu ko, šodien kilu brauksim. Vau, Ivār! Kāds salons, kāda mašīna un tie krēsli. Jā, kas krēsliem vainas? Ļoti labi, man tieši patīk, augstā laikā viņi nesals aizmugure. Jā. Es arī varu iesēsties. Es varu... Pagaidām, nē. Nevar vēl? Kaut gan čībās tu jau esi var iekāpt. Var iekāpt. Redz, aizmūr kādu pasties tepiķīšu, kādu visi jau iekšā redzi. Tas jau viena lieta, ka iepriekšējais saimnieks par šo aparātu ir rūpējies. Rūpējies, jā, Ivar. Jā, bet šitā man patīk, Ivar. Jā, vienīgais, zini, kas kilam man nepatīk. Kāpēc tev nepatīk? Man ir, nezinu kāpēc, man ir tāda lieta, ka es ieju veikalā, kad es redzu super daudz akcijas preces un it sevišķi vēl tās preces, kuras neražo pats veikals. Nu, pieņemsim, ir Rimi, ir Opti, Maxim ir. Un tad tām precēm viņi paņem tās paciņas. Principā tās paciņas bieži vien izskatās ļoti lēti un visu saliek savas blītkas. Un man Rimi, bet man maksimāli ir tā, ka alerģija pret Optima līniju. Un tad šajā gadījumā man šī mašīna visu laiku asociējās ar Optimu. Ir tā Rimti maksimāli tas viņu tas brands, kur viņi pārpērk apakšā saliek visu sākot ar miltiem, beidzot zīmuļiem. Un visur virsū ir Optima līnija.
Tāpēc man nepatīk. Nu ko, Ērika, reku atbrauc tā mašīna, kur tev būs jākustina? Ivar, man ļoti patīk, es ļoti labi sēdos. Klausies, varbūt tu sev šitā gribi Optima līniju? Šitādu? Jā. Skatīsimies vēl, jā. Varēs atpakaļ izskatīt. Wow, Kārlis jau klāt. Paskaties! Wow! Jums atvēr vaļā. Un tu zini, kas ir? Džekam pat ir esīša krekls Essentials, vecīts uz esīt taisās malku. Jā, Essentials. Pasaka, ka tas nav esīša mašīna? Tā laika bija. Esīša mašīna. Bet vispār tā skatās, tajā laikā viņas gan es neredzēju baigi. Nebija viņas Latvijā. Klausies, tas tā kā Porsche, man liekas. No? Jā. Tas ir riktīgi. Ēriks ir sagatavojies, ne? Jā. Nu ko, Ērika, gatavs šodien? Jā, Ivar. Paklausies, bet tur tikai 2 cilvēki var sēdēt iekšā. Mums pietiks. Jā. Pietiks, jā? Tāpēc jūs arī teiciens, divatām augstēt. Krieviem tāds teiciens ir, tur, kur viņi ceļš, tur, kur mēs dodamies, uz kuriem mēs dodamies. Menšina roda, baļša kisla roda. Jā. Ej, tu gribi ar pār, mēs ar kādu divatā brauc. Jau apau kājās. Jā, Ivars man teica, lai es uzvelku, ļoti ērti, Ivar. Atbildoši Porsche, jā, kāpēc? Nu, es jau teicu, baltas šķībiņas, Viss, balts auto, jā. Nu, ko jūs sakiet? Nu, ko, lecām karbuletā, laižam? Nu, lecam, jā, šitajā gan lecam iekšā. Nu, ko, Kārlīt, laižam? Laižam. Tas tā kā karbelets, klausies. Karbaļets. Jā, viss. Nu, ko, Ērika? Jā, un starp citu, pa šito karbuletu var noskatīties garo sēriju, pāris arī sērijas atpakaļ. Ivar, gaismas deg, paskaties. Deg viss čotkam. Viņš tā skati izgājis, viss kārtībā. Kur mēs viņu atradām no Igaunijas, klienti viņš pasūtīja pie mums mašīnīt, ka mums vajag piemeklēt, un mēs atradām tieši kādu viņš gribēja Igaunijā. Tā kā, ja tu gribi sev atrast kādu aparātu Eiropā, tad tev kādīgs tā palīdzēs izdarīt, atradīs pēc pasūtījuma. Un, lūk, un klients ļoti pateicīgs, un mēs nolēmām mašīnu viņiem piegādāt, un klients nolēma mūs pārsteigt. Tāpēc mēs dodamies tagad tieši pie klienta. Labi, nu, Ēriks mums principā kā drivers tēt. Jā, Ēriks mums drivers, nu viņš jau eksperts. Jā, strādāja taurīt arī. Un vēl daudz raksta komentārus, ka Ēriks nav eksperts, neko nesavar pasakāt. Ērika, taurīt strādājam? Jā, Ivar. Redz, diagnostika tika veikta. Nu ko, Kārlīt, tad laižam? Tu zini, ka mēs tiekamies, Jā, negāzē. Nu, Dzinējs vēl ir augsts. Jā? Jā. Kā tu zini, ka viņš ir augsts? Tāpēc, ka viņa stāvēja tikko mazgājās. Nu, tad jā, tad Pirms nevar mēs atdodam mašīnīti, mēs viņus appucējām, samazgājām, visi sētā glītumiņā, un dodamies. Ivar, kā man patīk. Tas tā kā Porsche, jā? Porsche. Jā, Porsche karbelets. Karbelets, jā. A tu no kurienes viņu atzini? Vispār mašīna pati pa sevīm. Nā, Berg, Nu. es te uzpasīšu, lai tu pasaki, no kurienes viņi ir. Kas šeit rakstīts? Palasi šeit. Tā tā Ķīna, Ivar. No. Ir, kurā valstī vēl tā raksta tādiem pašiem, kā saka, hieroglifiem visiem? Grūti man saprast, nu ne jau Polijā. Polijā, nē, Polijā ir češķi. Češķi, jā? Jā. Bet vēl mini. Nu, Jā. kur vēl raksta tādiem burtiņiem? Ivar, varam braukt jau, jā? Uz kuriem brauksim? A, kur Kārlīts ir? Veiksmīgi izšķirs. Labi, kur ražo Sony? Sony? Sony, kur ražo? Sony, kur ražo? Sony? Jā. Japānā. Japānā? Vau, Japānā. Kā tu uzminēji? Kārlīts man pateica priekšā. Es domāju, ka tu uzminēji. Jā, šī mašīna ir importēta no Japānas uz Igauniju un no Igaunijas uz Kārbiņu. Tāpēc mašīnai nobraukums Ērika Jā, ļoti ir maz. tikai 50 000. Tikai 50,000 Jā. var, jā? Ļoti reti, ka šiem 52, aparātiem tik maz nobraukumi, bet Japāņi daudz nebraukā, viņiem arī nav kur baigi daudz braukāt. Braucam! Kārlīts, mēs varam braukt jau, jā? Jā, mēs godēs, jā. Jā, tu... Jā? Viņš zina, jā? Jā. O, Ivar. Šito skaistumu. Šito skaistumu. Labi, jā. Nu, pa kreisi taču šoreiz. Nē, Ivar. Es pārbaudīju tevi, jā. Nē, nu tu man prasīji pa labi, es tev saku, dai pa kreisi. Nē, nu tā nebūs. A, kāpēc tu prasīji? Paiet, šitā. Es sēdēju tēvs, lai Šito skaistumu. Starp citu, man bija jaunāks viens poršiņš. Atceries, tu biji kustinājis? Jā. Man bija, tā, metam riņķīvu, Metam riņķi, jā. griezīsimies, ieņemsim kreiso joslu, braukšanai pretējā virzienā, jā. Labi. Ivar. Karīnīt, čau! Karīnīt! Sveiki! Jēzu, šito skaistu paskatīt, cik viņi iepriecināja. Vai Karīnītam? Jā. Karīnīt, čau! Mīlam tevi! Jauku dienu! Svētības! Čau! Ērika, kompakts, reko. Tad viņš šādi. Kas? Ko dari? Es beidzīt piestājos, Ivar. Tur pakaļā tīd ieskries mašīnu.
Brauc pa kreiso jostu, Jā, tur nav pa kreiso, bedres. jā. Nu, davai. Ivar, viņam stabila, es jūtu par šo, tas tā kā par šo. Kā viņa bija? Par šo. Par šo. Tālreiz blakus. Gals arī, jā? Šito skaistumu. Šitas ir mēmākais skaistums. Mēmākais, jā? Jā, bet paskaties, kā tas kīnieks. Jā. Kil tas ir. Nu, aiziet, vēl video. 150, 170, 190. Met mierā viss, un tu uztaisīji dragreises pa ielām. Nu, nebija Ivar tā, mēs tā svētā glītumā braucam, Ivar. Tā kā Tokijā šitie drifti viss ir. Iedomājies, citās valstīs, tur viņiem vispār nav luksusforu, kā viņi to saprot, kā braukt. Taurē viens otrs skatās. Jā, Tāpat vieglāk ir nekā luksusforos sēdēt. Viņi pat nesaskrienās, pirms, kur mēs Eģiptē bijām atceries. Jā, tur vispār es luksusforu tikai vienreiz redzēju. Tur pat neredzēju. Pat neredzēju, jā. Paskaties. Nu, ļoti lepni. Ļoti. Jā, tas ar citu tajā izskatās, ka 38. saimnieks nopirkt Kia alkohola sārā, nekas nemainās. Tikai Kijā iekāps. Kil, jā, tas ir Kils. Tas ir Kils, jā? Jā. Aha. Ivar, kurā gadā viņš ir Kils? Kurā gada Kia ir? Izskatās kā līdz nezinu. 19. Aha. Kādi, bet tev piestāv tas Kils? Jā, bet tieši tādi Kili stingrēji, tie taču arī bija, Kārli. 1.6? Neieskrien iekšā. Es tak skatos, Ivar. Nošķilsi. Jā. Šī nav mūsu mašīna, mums jau tā ir uzticēta šo mašīnu izgādāt līdz. Jā. Ivar, bet zini, kas ir? Nav atzelta viņam, nav. Bet tikai šeit nav vajadzīgi. Labi, jā, Ivar. Dosimies taisni. Taisni, jā? Jā. Nu, man vajadzēja to, jo labi. Nu, brauc, cik tu šur izbrauc? Jā. Brauc, vienkārši. Baigi agresīvs braucējs. Jā, ļoti agresīvs, jā, Ivar. Nē, mēs svētā glītumā brauc. Jābrauc. Paskaties, biedrītis jāieskatās, jāvēro, jā. Jā, biedrītis vajag ievērot un apbraukt. Ļoti skaisti, mīļie draugi, ļoti. Nu, labi, kā tev šī mašīnīte? Tu zini, Ivar, es tev pateikšu, ikdienā pabraukāt, jā, bet lai man, dienā es tev brauktu tālāk ceļus. Man tad cits jautājums. Jā. Ar ko atšķirās ikdiena no dienas? Saprati, tad, kad tu brauc tālākus ceļus, jā. Tev patīk, lai komforts, lai tu nenogursi, jā. Labi. Bet ja tu gribi vienkārši mazliet izbaudīt braucienu un tā. Tad pie kuras dienas ir tas mazliet izbrauciens un komfortablais? Pie ikdienas vai? Tad, kad tu ilgi nebrauc, jā. Vai tu biji domājis priekš brīvdienām? Jā, pie brīvdienām, jā. Saprati, jā. Beigās, jā, tu vienkārši pateici divas dažādas vārdus ar vienu nozīmi. Bet, Ivar, tev arī... Te man pa īsi vēl aizgājis, nevar saprast, varbūt es nevēlu filmu līdz, bet... Ivar, tev viena mašīnīte vai divas mašīnītes tev? Tev var būt viena tāda darbam, otra ir tāda... Man ir 250 mašīnītes. Jā, 250, jā? Jā. Aha. Varu ņemt, cik gribu, kuru gribu, izņemot komisijas mašīnas. Bet pat tā man ir, principā, jāuzzina saimniekam, jāprasa uz kustināšanu. Bet tā uz mājām, jā, es varu paņemt arī kuru izkustināt, aizbraukt. Bet tā, ja tu man prasi konkrēta, kurām es braukāju, tad man ir manējā mašīnīte un tad man ir mocīts vēl. Rollerīts, jā. Jā, Ivar, man starp šī tāda laikā mocīte arī gribētu pabraukāt. Tā ir bīstams. Redz, kas ir, piemēram, tu man kā cilvēks, svarīgs persona. Un es tāpēc, kā saka, par saviem vienmēr rūpējos. Man nepatīk, ka čomi brauc ar močiem, tā ir bīstama tehnika. Un, tomēr ar moci pastāv, kā saka, lielāka iespēja nošķilties, apdaudzīties nekā ar mašīnu. Tāpēc es tev neredzu uz tā moču pagaidām, tu esi bīstams tips, paskāt ar mašīnām, nesies pilnā klapē, un es tāpēc rūpējos par tavu veselību un drošību, es kaut kā negribu, lai tu brauc ar tiem močiem pa ielu. Ir tipāži, kuri radīti uz moču uzkāp, viņš brauc visu čotku, viņš visu jūt. Ēriks tā ir tipāži, viņš ir pat raku bišķi, ka viņš ir bešenīs. Un tāpēc es zinu, ka tu vienkārši to brīvdienu varēs 200-250 braukt pilnā čadā. Tu esi dūls veids. Vai tad, Ivar, ko jūs sakiet cilvēki, jūs man gribat redzēt, kā mocīte Ēriks braukā? Nē, tie, kur rakstīts, ka grib, tie, kā saka, tu gribi, lai tu bišķi apdaudzies kādreiz. Es negribu to, tāpēc es negribu, lai tu brauc paldies, Ivar, paldies, ka tu rūpējies. Tas ir tas iemesls, kāpēc es tev vienmēr saku, mums aicina daudzi motosalonus kustināšanām un saka, ņem Ēriku, Kārli. Tad mēs ar Kārli kustinām, es zinu, ka Kārlis nobrauc daudz ar močiem, ar rolleriem. Es esmu kaut ko pabraucis, kaut kādu bišķi saprašanu, bet skaidrs, ka vajag mācīties to darīt un, protams, neiemācīsies citur kā pa ielām braukājot. Bet, redz, man nest atbildību vēl pa Ēriku, es ne. Ja ir, kas tev gatavs fonā darīties, kuram, kā saka, neesi tik svēts un dārgs, tad lai to uzņemās.
Bet es laikam kaut kā, tā es bišķi atturēšos arī. Mums ir tik daudz variantu, ko izkustēties. Jā. Neapvainojies. Paldies, ka tu izteici savas domas, man tas bija jādzird, jā. Kira Bahaja, Lare Kentala. Tad tu saprati bišķi man ideju, kāpēc es ar tejiem močiem neesmu braucis? Kāpēc citi ar mani brauc močiem un Tāpēc, ka viņiem mazāk tur rūpi. Jā, bet es esmu dzīves un vesels, Ivar. Kamēr kaut kas nav noticis. Tā, protams, ir visiem, bet, kā saka, tālāk bišķi to grēka. Jā. Tāpēc, ka tu esi dūls vecs, jā. Bet Tu uzkāps visu, tu nesīsies pilnā klapā. Bet, Ivar, kā tas var būt teikt, ka dūls, ja tu man sauc par svēto tēti? Svētais tēvs var būt dūls. Viņš jau sēdz, bet tu dūls. Tev katru dienu mainās frāzītes, jā? Kad ir svētais tēvs, kad ir dullēs vecis, kad ir vēl kāds? Kāds vēl ir? Kā jūs cilvēki man redzēt, kā man vēl varētu nosaukt? Veči izpaužamies. Beidzot tā stunda klāt. Bet uzreiz pasakam, resnā cūka, uzsainējis tarakāns. Kas tur vēl bija? Tie neskaitās. Jā, vairs neskaitās. Tās jau ir noiet etaps, tā kā izdomājam kaut ko jaunu. Kaut ko jaunu, dzīvu, patīkam, pozitīvu, jā. Nē, kas ir, piemēram, uzsainējis tarakāns, kas tajā negatīvs ir? Svētības. Tā kā tu gribētu, lai tevi nosauktu, jā. Jā, bet tā reāli, tu man tā prasa par pozitīvismu. Kas ir vainas uzsainējā tarakānā? Viņš lūk, skraida, viņam ūsiņas ir. Tarakāns ar ūsiņām. Jā, nekāda vaina. Tev var kusties, divas ūsiņas tev ir. Kas tur bija? Kas tur bija? Jā. Vajadzēja man apstāties, bet labi. Ko darīt? Parunātos ar cilvēku. Sveitīgi, mīļie draugi, ļoti. Ivar, vasarā šitādu braukāt ir ļoti ideāli. Jā, viņš arī šis aparāts domāts tikai vasarām. Tikai vasarā, jā? Jā, šis aparāts domāts tikai vasarā, vakar izbraucieniem. Pa dienu noskrienies pa visiem darbiņām, vakar atbrauc, piemēram, aizbraukt kaut kur nopeldēties uz kādu karjeriņu vai upīti, ezeriņu, ielec iekšā forši, piebrauc, vakar izvērien galvu, klusums, kaifo. Tad ir reāli atverās kāpēc. Diviem cilvēkiem Ivar tikai šeit. Kāpēc tev vajag vēl kādu? Nē, Tavs kungs jau jebkurā mašīnā iekāps, pat vienvietīgā. Jā. Viņš var jebkurā mašīnā iekāpt, tā kā... Mīļie draugi, kā man patīk dzīvot. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis, Priecāsimies, un līksmosimies, jo šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis. Priecāsimies un līksmosimies, jā, jo šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis. Alleluja, thank you, Jesus, thank you. Bastārdi, kas tur bija. Jā, Kira Bahaja, Lare Kentala, tas ir tik svētīgi, mīļie draugi. Starp citu, tu man blakus sēdi, man tev viens jautājums. Jā. Mēs šodien Reiku no rīta parakstījāmies bišķi WhatsAppā. Varat kāds atkost mūsu saraksti? Jā. Mums ir šifrēta saraksts, es gribu pārbaudīt, cik mums erudīti. Ko dari? Es piebremzēju. Tu taču bija vienkārši kalniņš, ne jau bedres. Jā. Ierakstām komentāru nodaļā. Tā tad parādīšu sarakstu ar Mr. Punculu. Kur tu paliki? Reku. Tā tad šis rīts sākās to, ka Ēriks man atsūta šāda bildīte. Svētā glītumā. Tur patiešām viss svētā glītumā. Esiem atpakaļ svēts. Tu esi svēts? Jā. Atpakaļ svēts. Ēriks atbild uz svēts kadošs. Ko nozīmē kadošs? Vai lai skatītāji ieraksta? Jā, lai skatītāji ieraksta. Iztulkoja kāds šito visu sarunu, tas, kurš būs precīzākais, tam kaut kāds bonus, viņš būs no kārbiņas. Tas tur nesās. Tas tur bija. Kaut kas nošķīlās. Jā. Tātad, Ēriks man atbild kadošs. Es viņam rakstu bramdošs. Tad, pagad, lai jūs labāk redzētu. Tad Reka Bramdošs viņam atbild. Viņš man raksta Adonai, es rakstu Grandi Bakentala, Elohim, es viņam rakstu Hailoh. Pēc tam viņš man raksta El Shaddai, es rakstu Daikušai. Viņš man raksta Rafa, es saku Afa Kentorī, Baruhabā, es rakstu Šahten Esten. Jā, Kalītim sako līdzi. Tad es Erikam rakstu Šahten Esten, viņš raksta Nissan, es rakstu Almēra. Kira, es rakstu Vaļera, Šmai, saku Maitāji. Tā kā tāda mums saraksta bija no paša rīta šodien, tā sarakstīta mums izvērsās.
no 7.25 līdz 8.43. Tā kā ieraksta komentāru nodaļā, kurš iztulkos visprecīzāk šo, tas saņems kādu, kaut kādu mazu kripatiņu, našķītu labumiņu vai kaut ko foršu no kārbiņas. Jā. Un šī bija tāda mūsu rīta saruna, vai ne? Tādas rakstīšanas, jā? Sētīgi, es pateiktu. Ļoti, Ivan. Aha. Rakstam komentāru nodaļā arī, kur mēs tā dodamies vispār. Es domāju... Pamēģināt uzminēt. Pamēģināt bedra. Jā. Tu pirms tam apbrauc tādas bedrītes, kuras bija maziņas un bremzēja, bet tur, kur bija lūka, iekritus iekšā bez vāka, tu normāli ieblicēji. Nebija, var paskaties, cik viņa labi ritošā daļa. Bet Porsche viņi vispār forši brauc. Jā, Porsche ir vienīgais īstais sporta auto, kurš ir radījis priekš Latvijas ceļiem. Viņš pa bedrēm brauc kā Land Cruiser. Sako, gribi iekāpt citā sportiniekā, nezinu, kas ir brauc ar Lamborghini, ar Ferrari, tad jūs sapratīsiet, ka no visa tā bara Porsche 911 ir visbraucamākais. Viņš ikdienā ir vispiemērotākais no visa tā bara ir. Bet Boxsterīts arī brauc pa bedrēm tā kā Land Cruiserīts. Tik smuki tās bedrītes, kā saka, izbrauc. Jā, braucam taisa Kārlīts jau galā. Jau galā, jā. Nu labi, kā tev šis aparātiņš? Tu esi pabrauc jau kādas kilometrus? Ivar, man viņa tāda liekas, tādas... Brauc nekavē pa publiku. Ņipri tāda droša, tāda stabila, kā lai sakām, tāda... Kā tev liekas, kāds dzinējs šim aparātam? Es domāju, viņam 3. Neuzminēji? Mazāk? Mazāk. Labi, 2,7. Pareizi domāju. Jā? Tu jau kaut ko par saproti no mašīnām. Tas autoeksperts žurnālists. Jā, tieši tā, šim ir 2,7 dzinējs, benzīnieks. Benzīnieks, jā. Palabi, jā? Jā, palabi brauksim, palabi. Un 2,7 dzinējs, nekās baigi super jaudīgais. Nav laikam ko 200 zirdziņi, 218 vai cik bija, es pat neatceros šitiem. Bet, zini kā, pateikšu godīgi, ja tev ir Poršiņš un pa lielam vienalga kāds dzinējs, ir vasarā nolaida jumtiņu, šim ļoti svarīgi, ka ir nobraukums un viens no vecākajiem un boksteriem šitiem. Un kas ir forši viņam, forši tas, ka cenā viņš nekritīs, tas ir pirmkārt, otrkārt, tāpatās nopērkot pat ar 3.2, man ir bijis šāds boksters es ar 3.2 dzinēju. Tas 3.2 skaidrs, ka skrien foršāk, skaņa foršāk, bet pa lielam jau šo saprāts vairs neviens nespīdzina. Iestādzās saulīte vasarā, izbrauc ar nolaistu jumtu, pakaifo, nokaifojies un, kā saka, baula beidzās. Ar šiem vairs, kā saka, nesporto neviens, ar viņiem bauda tikai dzīvi. Forši aparāti, man jau patīk. Kā tev sēžās? Labi iekārtojies, pasarīji, kā tev sēžās tur? Man labi, man ir forši. Man arī labi. Ar šitiem karbeletiem, labi brauksim. Ar karbeletiem jau ir viena lieta, Erika. Karbeletam ir, kad jums nolaists, garam cilvēkam, man te ir perfekti sēdēt, es sēžu perfekti, man plašums liels ir, nav vispār saspiestības tādas sajūtas šeit iekšā. Tā kā pats ar jumtu šim aparātam, tad es tev teikšu godīgi, tad jā, tad gribētos tajā momentā būt tikpat garš kā to 1,50 m. Bet, kamēr jumts ir augo nolaists, es braucu Skārlītam aizmugurē. Skārlītam, jā. Jā, braucu aiz Skārlīša. Kad pats Skārlīts priekšā ir. Jā, arī. Kia Optima līnija. Jā, un tāpēc es stāstīju par to Kia Optima līniju. Es nezinu, kāpēc man nav uzticība, pieņemsim, tiem lielajiem veikaliem, kuri saliek savas bitkas virsū un apakšā ieber kaut kāds, nezinu, tur miltus, olas, tirgo un tā tālāk. Tomēr, ja tu ražo olas, ražo olas un tirgo tās. Veikals nevar tirgo, ražot olas, skaidrs, ka tās olas viņi neražo. Tā viņi iespējams manā uztverē, varbūt tā nav, es varbūt nepareizi domāju, bet man liekas, ka viņi paņem vislētākās olas, uzmet savu blitku virsmu, Optima līniju, mēmā kā štēla rauc iet. Es tomēr vienmēr esmu bišķi tomēr labāk mazāk apēst, bet kvalitīvāk. Es tāpēc pa olām samaksāju labāk lielāku naudu, zinu, ka tās ir patiešām labas olas un būs garšīgas. Nekā nopirkt 20 olas lētas un švākas. Tomēr, saku, gribi, olās ir starpība. Un tas pats, pieņemsim, nezinu, pa pienu, Optima līnija piens vai būs kaut kāds cits piens, Valmieras piens. Es labāk piemetīšu tos 50 centus kā un paņemšu to pienu, jo es uzticos tomēr pašam ražotājiem. Ko tur ielai iekšā, citur iefasē, kur to fasē, es nemaz nezinu un neesmu uz tām paciņām pat lasījis tā. Erika, nesamies, tā kā jānesāt un nenesies, Erika, visi nesās mums garām. Arī Porsche aizbrauc. Jā, tikai lielāks Poršiņš, jā. Jā, tas ir tāds, es viņu saucu par Porsche Touaregu. Toaleti, jā? Jā. Aha. Praktiski. Šito skaistumu. Kā ir, Erika? Ļoti labi, Ivar, ļoti labi. Esam citu kondicionēru, ka mēs pacēlu šimtu. Zini, ka šim ir? Nu. Pirms ir nākamie boksterīši, man tā bija boksterīti.
Kad jums nolaist, viņš pats izslēdz no kondicionēra ārā. Tas viņš pats slēdz atpakaļ iekšā. Jā, tā viņš Jā, viņš saprot, ka nav jēgas, kad jums nolaist, ir priekš kam tev kondicionēri. Tas ir gudrība. Nu, tu dedzinies saulē, tev pūš augstu gaisu iekšā, tur necepies, ne dzesējies. Pa vidu sēdi un beigās tas apslimis. Aha. Gudra mašīnīte. Un kondicionieris arī ietaupās arī, vai ne? Nu, viņš jau netērējās, ietaupās degvielu, jo kondicionieris kaut kādu degvielu patērē. Tomēr gramiņus uz 100 km viņš no dzinēja paņem. Radars, neskrien. Bet Ēriks jau godīgi brauc, paskatē pēc zīmēm, jā. Nu, tu brauc tad cik 40? Nu, jā. Kāpēc 40? Iebrauc 50. Tur reāli bremzē satiksmi. Ka smagais pat tev apdzindē. Jā. Kur Kālīts mums palīdz? Nu, tu netiki līdz. Kālīts ātrāks izrādījās? Jā, viņš tā kā auto eksperts diezgan liels, jā, un kustinātājs. Jā, nu tu jau nekāds mazais neesi. Nu, tieši tā. Jā, Ēriks ir ļoti nopietns auto eksperts, kustinātājs, žurnālists. Jā, man vēl ir kur augt un mācīties un ēnot Kālīt, un tevī var, jā, kā jūs to visu tiekat galā un kaut kad laikam skola vērsies vaļā, jā, es studēju. Jā, būs jāpabeidz arī skoliņa. Jā, es ar pārdomājuši to. Nē, mums jāpabeidz, tikai reāli jāsaņemās. Nu, ko, to grīdā aiziet, nu, ko tu bremzē? Pagaid. Tevi laiž? Laiž? Jā. Nevar saprast to tagad, jā. Jāpārliecinās vienmēr. Nu, ko, mēs jau tuvojamies. Jā, jau tuvojamies? Jā. Kur, Ivan, tas būs kaut kāda lančēšana, kaut kāda būs, jā? Nu, kāpēc tu tā kaišana prātā? Nē, nu, es tā domāju, bet kas varētu būt? Brauc, brauc, jā, do grīdā. Tev tikai viena lieta ēšana prātā. Nu, nē, Ivan, nevienmēr, jo cilvēks jau nedzīvo no maizītes vien, bet no katra dieva vārda, jā, un ne jau es dzīvo, lai ēstu. Jā, tu dzīvo, jā, ēdiens dzīvo, lai tu paēstu. Nu, tieši tā, redz, kā mēs... Tas pats cūciņš to dzīvo, lai Ērika vēdeļā nonāk, nu priecātos. Jā. Ja ēriņš nodzīvo, viņu noskoja zetītes uzveda, un tad viņš nonāk Ēriņa vēderā. Jā, un tā mēs viens otru iepriecinām, papildinām, jā, un... Labi, tad viens konkrēts jautājums. Kā tu papildini Ēriņu un cūciņu? Viņa labi, tevi papildina, iepriecina, bet kā tu viņus papildini, iepriecina? Nu, pabaro, apmīļo viņus, jā, kamēr dzīves es viņi ir. Jā, jumtiņu dod virs galvas ziemā, lai viņiem ir silti Ēriņām. Jā, bet tu jau rūpējies, lai viņš pēc tam nonāk tavā vēderiņā. Nu tā, laikam, tā sanāk dzīvē paredzēt. Vispār agrāk cilvēki neēda gaļu, ēda vairāk visādus augulīšus un zaļumiņus ēda, jā, un tajā laikā Ādams un Ieva neēda viņi nekādus kā Ādams un Ieva? Ādams apēda iekod ābolīt, uzreiz noblicējās un radās cilvēki. Nu, tad grēka rezultātā atnāca. Ieradās Garina, viņš izreklamēja ābolu, viņi abi divi atpūtās, kā saka, savienojās un te jau, kā saka, paņislais, blicējās katru dienu atspār griezuši, ne? Jā, bet Ieva nav minēts, ka tas būtu ābols, bet, nu, tā domu tu satvēri, jā. Nu, varbūt tās persiks varbūt tur bija. Nē, bet tu satvēri, kur viņi tur krita kārdinājumā, kur debes tēvs teica, nu, dariet, dzīvojieties, esiet laimīgi, bet lūdzu šito augli neaiztiekiet. Nu, tad persiks noteikti nevis ābols. Nē, tas nav persiks, tas ir kaut kāds aizliegtais auglis, tas varētu būt, viņš varētu pateikt, nu, neaiztiekiet to un nedariet to, jā, un viņi to izdarīja. Jā. Nepaklausīja, jā. Nu, ko, Ērik? Jā. Ja jau vēst, tad uz McDonalda varbūt. Nu, izskatās, ka jau mēs tuvojamies McDonaldā. Varbūt uz McDonalda? Nē, Ivan. Nav tev nepatīk McDonalds? Nē, Ivan, tas jau ir noiets etaps. Nu, kādreiz jau var, kaut kas ir garšīgs, bet, nu, labi. Bet šoreiz nē, Ērik. Nē, jā. Šoreiz jau, kā saka, nastajašķā būs. Nastajašķī, jā, vau. Ko tas kungs būs sarūpējis un kādi pārsteigumi. Nu, to tikai pats kungs zina, un es un Kārlis un vēl viens cilvēks. Jā, kā tu to, Kārlīti, uzzināji? Nu, mēs to visu zinām, kā saka, Ērik. Mums jau patīk tev iepriecināt. Jā, un paldies visiem, tu mums iepriecini, mēs tev iepriecinām. Un paldies visiem, kas ņem līdzdalību, lai mums sarūpētu šitādu skaistumu, šitos visas tās lietiņas, kas ir. Paldies visiem, jā. Kas ņēma līdzdalību. Jā. Nu, ko, Ērik, paskaties, kur mēs ieradāmies. Ripini iekšā. Vau! Te pirmo reizi var, kas šitā ir? Kaut kas te briest, te kaut kas... Restorāns, darba laiks. Jā? Jā. Nu, kā tev? Vau, kas te darās? Parkojies Kālītim blakus. Blakus, jā.
Nebūs labi. Būs jau labi, jā. O, cik labi viņam bremzītes izstrādā. Jā, Poršiņš ir izstāvēts ar labām bremzītēm. Jā, kā viņu apturēt? Un liet parkingā. Kā viņu ielikt? Ieliekot parkingā. Šitā, jā? Jā, tieši tā. Aha. Slāpēji no? Mēs slāpējam no? Jums paceļam varbūt. Paceļam. Kā mēs pacelsim? Es nezinu, kā pacelt. Starp citu, tu taisi breku podziņas. Jā? Pagaid, varbūt, lai Kārli. Tas ir... Jā? Labi, ejam. Jā. Slāpēji tik nost. Jā. Ērik, tu Poršā sēdi. Kārli, kā mēs slāpējam? Tu Poršā sēdi, bračiņ. Tu esi auto eksperts un tev tak jāzina kā ekspertam. Kur Poršam atslēgas stāv? Jā, visos Poršos vienā vietā atslēgas stāv. Jā? Jā. Davai, ejam ēst. Vecais veids, kur atslēgas stāv. Tas tā kā Porsche, jā? Tas tak ir Porš! Viņi visiem vienā vietā tur stāv, jā? Protams. O, Nu kā, vecais veci? Kārli, es tev pateikšu, man viņa ļoti patika. Jā? Jā. Godīgi sakot, jā, es nesen braucu ar viņiem, jā, bet ļoti baudāma. Kabreļets, jā? Tas ir rītīgs kabreļets, Labi, jā. tu sen neesi braucis, bet kad tu šito pēdējais brauc tādu Poršiņu? Tieši ar tādu ne, bet ar šito te monolīta Porsche. Sēdojos, saproti? Es domāju, pa kabrioleti iet runa tieši. Pa kabreļetu nē. Man liekas, kā manējo arī... Nē, mēs ar Audi braucām, man liekas, ar A4, kaut ko mēs vienreiz Ar tavējo nebraucāt jūs? Brauca, viņš ir manējo. Vienīgais es ar Mercedesu vienreiz kaut kad sēdēju un braucu. Labi, Ērik. Jā. Nu, ko aparāts ir nogādāts? Ejam. Jānosvin. Jānosvin. Tev pavēšanu, kā saka, padarītu savu darbiņu, tu atvedi mašīnu. Es atvedu saimniekam, jā? Saimniekam dos atslēgas. Jā? Šito skaistumu. Kāds man gods. Vai ne? Un svētība Jā. šim namam virs zemes. Tā, labi. Bū! Nu ko, sveiks, lai dzīvo. Sveiks, lai dzīvo. No, Ērik, Jā. kur tu esi ieradies? Vau! Tas ir Jūglas ielas restorāns. Restorāns, Ivar! Tu iedomājies? Šāslika ēdienu uz grilla. Vau! Sveicināti visiem. Sveicināti. Nu ko, Kārlīt? Jā. Gatavs? Tā, mums vajag... Jā, mums ēdienkārtas vajag. Teras ir ārā? Teras ir ārā. Sveicināti, kā jūs godāt. Danite. Patīkams vārds, smuks vārds, Danite. Kurā ir jums vārda diena? 22. maijs. 23. 22. vispār, tas nav 23. Tā ir vārda diena, jā? Jā. Un man ir 18. maijā, un Danitītei būs 23. maijā vārda diena. Jūs varētu sākt, Ērik, tavu vārdiem varētu sākt svinēt šeit, un viņas jau, kā saka, Jā, pabeigta vārdienā. mēs varam iesildīties jau tieši tā. Tā nav, un, kā saka, Jā, Nāc, Ērik. jā. Nu, sveitīgi. Paldies. šāšliks Tu atslēgas pasties. liki nepazaudē. Jā, Kārli, labi, reku, man ir atslēdziņas, jā. Viņai tikai viena mašīnītei vai divas atslēdziņas? Viena. Kur tad ir vēl atslēdziņas? Nav Ne viena visām nāk divas. Jā. Un arī ir mašīnītes, kurām tiek atslēdziņas arī pazaudētas. O, Ivar, kur mūs esi atvedis? Kārlīts, laikam. Esmu atvedis. Tad, ņem atslēgas rokās. Jā. Polītās un reku varēs pasniegt. Nu, Ērik, bet ko tu gribētu uzēst šodien? Sveicināti, sveiks, lai Sveiks, lai dzīvo! Jā, tieši tā, mēs nogādājam jums mašīnīti, tādu baltu Porsche, jā. Ļoti labi. Jā. Es tev par to paēdināšu. Ļoti garšīgi. Mani paēdināt? Jā, es tev paēdināšu. Vau, paldies, cik Viņš mīļi. speciāli baltās šķīmjās, viņš saprot, ka viņš Poršā. Pielāgojies. Viņš nevar kāpt iekšā netīros apavos baltās šķīmjās, balšā Poršā, sādāk nevar. Ejam sēdēt, izrādāt. Jā, šitā ir tā vieta. Paskatieties, šodien labs laiks, jā, arī tāds, un arī... Nu, lien divām caulītēs te galiņā. Es esmu līdz... Nākās veids. Tu, Ivariņ, te. Vai es Sveicināti. te apsēdīšos? Ko piedāvāt, kungi, vispār šašliku grilu kaut kā čalakaču vai burgeru ēdīs? Nē, burgeri šoreiz nē, kaut ko tādu, kas... Čalakaču. Es čalakaču apēstu, jā. Jā. Man čalakaču garšo. Davai visiem čalakaču vienkārši. Jā. Un ko mēs varētu piedzert klāt čalakakām? Nu, ko tu gribi klāt? Kas ir... Pagad, man slēgt tā kamera ārā vai ne? Ne? Man kamera tad slēgt ārā? Nē, kaut kāda suliņa ir kaut kāda? Ir visā. Labi, Jā. tas ir aizdziramais. Ir alkohols, kas sulīgs, ir alkohols. Vēl kaut kas, jā. Nu, sveitīgi, jā. Nu, kaut ko, vai kvasiņu tev, kvasiņš garšo? Klas, jā, Jā, ļoti- man kvasiņa. Ir, jā, klas. Jā, Jā, kvasiņu, protams. Klasi 4 kali. Čalaka. jā. Baigais nosaukums kaličs, tas ir tāds ēdiens, ja viņš ir, jā, nu, Ir cūgaļa uz kalniņa, jā. viņai tā kā, Iespējams labākais juglā, ne? jā,
Klausies, man Tu tās varēsi notestēt, Ērika. Jā, pirmo reizi šitā vietā, un tik patīk, ka forši sēdēt un maliņā, un te var piestāties. Klausies, tev tāds mašīnas vienmēr tur var stāvvietas, ja cilvēki jābrauc pāris. Jā, bet tur jau problēma sākas dalstīšanās no blakus pagalmiem, es liekas. Jā. Nu, ne visiem patīk tas. Jā. Tāpat Tikai Ērika, restorānu viesiem, kā tev. Nu tā, Tas tāpat ir nu, kā jā, tev. restorānu viesiem, jā. tas tāpat Ērika ar tevīm ir. Tu arī ne visiem patīc. Un ne visiem patīk, ka tur mašīnītes tiek. Kas Jā. saulīt mētā, visiem nepatīk. Jā. Nu, Kādam patīk, jā. Bet tu Jā. tagad pa Jugu te dzīvojies. Es tev principā tavs rajončiks. Jā, es Purciemā, jā, bet strādāju Mekšciemā. Nu jā, tev Nu, ir jo- tavu. Ko tu darīji šitie te jubilā šitiem pie ārstēmēji? Jā, tu redzēji, jā, es biju pie zobārsta, jā, tu redzēji mani, jā. Nu, tu jau nāc sveicināties, es padomāju, kādā sakarā būtu labi. Jā, bija tāda. Vau, kur mēs satikāmies. Tas ir tevis ziņa, nevis mani. Jā. Bet tu piegāji pie viņa pirmais klāt. Es piegāju pirmais, jā. Tu biji sēdēji tur augšā, jā, tur bija, jā. Es arī pie recepcijas. Jā, Pārā Ērika Es zobus arī biju- sačubināja, pārā zobiņas sataisīja. Nē, jātaisīja var man zobiņu, man vēl jātaisīja jālabo zobiņu. Ietāgojam visas zobu, kā saka, fejas instances zobu. Kurš būtu gatavs uzņemties atbildību par šīs zvaigznes zobu Es renovāciju? būtu ļoti pateicīgs, lai man būtu Holivudas smaids, ka es varētu smaidīt, jā. Jo, ja skatos, jums ar zobiņu salīti, jā, dabīgi. Nu, tā ir mākslīgi, jā. Es tev Ērika iesaku vēl vienu variantu. Apdrošināties un uz acīm aizbraukt izkauties ar večiem un visam. Par apdrošināšanu ieliks jaunas. Es tā dabūju lieliski zobus tieši tā kāvos boksā un izšāvu zobiņu. Jā. Dabūju likt iekšā, jā. Redzi? Jā, un mīļie draugi, vienmēr kāds man tu pasmējies, Ērika, ka tev tur tādu zobiņu vai kā. Mīļie draugi, ne jau laime ir zobos, jā. Bet laime ir kur, Ivar? Galviņā prātā. Pie viņa, jā. Pie viņa To tā mēs arī skipojam, Jā, ja? jo īstos draugus, jā, mēs ieraugām tādus. Jā. Rindā sētī. sēžot. Tad jūs arī tur satikāties. Es arī tur Jā, kā jūs godā, kā jums bija vārds? Kristaps. Bet jūs taču pie zobārsta iepazināties. Jā, bet Ērika. man vēlreiz, nu, pirmā reize tā bija. Te jūlā. Jā, bet pirmo reizi mēs tur bijām, laikam, tikamies. Šodien ir otrā diena. Iedomājieties, kur tas kungs mūs saveda kopā. Redzi, kā Kristaps. Dievs zina. Kas ir galvenais? Nu. Nu, jāiedod svētību terasei te būs. Jā. Mēs te tikko nesen atvērušies. Protams, lai tā gunga gars te rosās un skubināt, cilvēki nāk rindām un apmeklē. Jā, tā sētība, kā saka, var uzsēsties uz abonementu. Vienreiz iesvētīts, bet pēc tam subscriptions Bet cik ilgies. forši, ka mēs esam šitien, jo es nemaz nezinātu, Tu zināji, par ko mēs runājam tikko? te ir restorāns, jā. Jūs nesen atvērāties, jā? Jā, lai Dievs jūs svētī un palīdz, un tagad zināsim, kas šitā ir pa vietu. Kas tā, kā viņi Šī tā vieta, kur tu atbrauci. Jūglas iela. Juglas iela un Jūglas ielas restorāns. Juglas ielas restorāns un numurs 15. 15. Juglas iela restorāns 15. Jā, nu ko, gaidām visi maltīt, kā atnesīs maltīt, te jau paskatīsimies, kā ir. Kristaps, ir forši, ka mēs satikāmies atkal šodien, jā, šajā dienā. Jā, nu ko, Svētīgi. uzgaidīsim ēdienu, un tad ēdienas ir Kristap. pasūtīts vēl, gaidām 10 minūtītes Tā atnesīs. mašinīte, jā, baltā, jā, tas. Ērika, kas jūs dzirdat? Jā, Ērika, ka patīk, jā. Es Ērika, nezinu, tu jau vēl nav Ērik! rādījis tu kārtīgi. es visu dzirdu, ko tu runā. Jā, tā kā gaidām ēdienu, un te jau skatīsimies, kā Ērika. Jūtu, kad ar mīlestību ir pagatavots, jā. Brokas, nu tas būtu tāds brokas maltīt. Un nemaz tik ilgi nebija jāgaida. Jā, īstenībā baigi ātri atnesam. Jā. 15 minūtes un viss. Un tas un jau smaržo, Jau jau. parūpējāmies, iekurinājām ziemas. Jā, grilka, jā. Tas uz grilkas pilnīgi uz svaiga. Domā, ka pannā čurstināja. Nu, nē, jau. Nu, bet, ja grillēdienu, tad grillēdienu. Ai, kas smaržo, kas Man smaržo. davā vecais sēdies klāt rekordu. Pagaidām. Oi, Pagaidi, es pēdam, saimniekam. tā jau laižam atpakaļ. Ko mēs atpakaļ braucam? Ar Kiju Optima. Optima Vau, līnija. kā Es domāju, ka patīkam. Optima līnija Ērikam vajag iecēt, jo viņš ir reāli labs saprāts. Paldies. Pateicību pienesām, tev kungs visā devējam. Tu sniedz maizi dienišķo, nāc mēs lūdzam svētīt to. Un paldies visiem, kas ņem līdzdalību, lai būtu ēdiens uz galda. Paldies tev. Viss. Paldies, jā, veselību, un sākot arī no zemniekiem, saimniekiem, jā, un pa katru cilvēku, kas ņem līdzdalību. Esiet veseli un laimīgi. Paldies tev, paldies, Paldies. Kārli. Paldies. Un paldies, Ivar. Jā, Jā, terasīt ir iesvētīt. jā. Jā, nu kur nu vēl sētīgāku vietiņu tagad? Jugas ielā 15. 15. Nu, labu apetīti visiem.
Ļauj to kā Kāpēc tev nogriezts normāli kā cilvēks? Tu ņem rokās normāli. Ļauj to Citais kā kauliņu, var ņemt, tas kauliņš. Jūties tā kā mājās, nu? Pagaid, Ivēr, kur ir saulēcītē? Ir par roku? Reku ir. Nu kā ir, Ērika, pirmais tavs iespējas? Kumosiņš. Tā garšo. Jūtu? Šo sapratu? Svētīgi, svētīgi. Visi ir, kas grib paēst. Labi, Paldies. kungi, visiem labu apetīti. Paldies. Jēzu, šito skaistumu. Patiešām gardi paēdu. Ēriks paēda gan čalahaču, gan pasūtīja līdz sev porcijas un vēl apēda uz visu čalahaču vienu dienas piedāvājumu. Vau, mīļie draugi, cik tas bija svētīgi, cik tas bija patīkami. Paldies par šo dienu, kas mūs sarūpēja visu un visi, kas ņēma līdzdalību. Jā. Un paldies jums, saimnieki, jā. Un visām saimniecēm, jā, un visiem, kas ņēma līdzdalību. Jā. Tiešām svētības jums, jā. Labi pājas, ar mīlestību pagatavot. Ļoti labi paēdām, Ērika. Jā. Nu, ko, paldies! Paldies saimniekam. Paldies, Ečekiņ. Ļoti garšīgi Lai jaunais paēst. auto ripo. Es domāju, ka es tev pats atsūtīšu. Es paprasīšu tev nāsēt, pateikšu, man atsūtīs, tā aizsūtīšu. Nu, ko, Ērika, paēdis esi? Pāēduši, padzēruši, jā. Pilnas rokas ar ēdienu. Jā, vēl līdzi man iedeva un Tev ķieras vēl tagad vēl jākustina aparāts vēl viens otrs. Wow, un aparāts man būs jākustina. pats vēl tev- Paldies tev, jā. Svētīgi, jā. Ko, ļoti garšīgi paēdām, jā, patiešām garšīgi. Noteikti šeit Ivar vēl vajadzēs iegriezties. Es teikšu godīgi, ka jā, man ļoti garšoja. Jā. Ko, Jēzu, Marija. Apskaties auto rimtuļā vienīgais stāv, jā? Tā kā tev tur moš kāds nepiegāna. Nu, ko, Ērika, laižam uz kārbiņu? Jā, laižam, bet es jau saimniecēm gribu pateikt lielu paldies personīgi no manas Nu, aiziet puses. pasaka, Erika, paldies. Klausies, nu, sveiki, tad vēlreiz dzīvojam draudzīgi, reku tev nododu tev mašīnas atslēgas, jā, lai labi ripo, jā. Starp citu, būs pārdošanā, ja kādam interesē, ļoti labs eksemplārs. Pasēs Perikupā beigās. Mēs Vau! atradām Perikupā mašīnu. Iepriekš sevīm, bet arī būs pārdošanā. Bet to es vienmēr daudziem saku, nopērc mašīnīt pa labu cenu, pie mums viņas ir daudz nopirkt pa labām cenām. Braukā, tirgo dārgāk, kāds nopirks, priecājas, nenopirks, tāpat priecāsies tālāk. Par olē, vai ne? Tieši tā. Jā. Nu, ko, Erika, uz šejiena Porsche un atpakaļ ar kilu. Kilu. Klausies, man ir to Fordingu. Arī pārdošanā uz 100 punktu. Jā, būs Jā, pārdošanā, jā. pārdošanā. Jā, kilu, Optima līnija. Jā. Viss, paldies, čau, te jau Čau, drīz visiem, tiekās. paldies visiem, jā. Atkal brauksim mēs šejienu. Jā, noteikti. No tikiem līdz tikiem, no 11 līdz cikiem jūs strādājat? 11 līdz 10. Līdz 10, jā? Paspēc. Pārspēs, jā. Viss, davai, čau, čau, čau. Es tikšu ārā vai netikšu? Tiksi. Sveiki, čau, prieks jūs redzēt. Jauku dienu. Ko, laižam? Laižam. Lec iekšā, Erika. Pagaid, ko viņš tur teica? Viņš teica, ka Kur svētīts Kalīts? esi. Kalīts ir ko? Kalīts, viņš paņēma labāko vietu īstenībā. Iedomājies, viņš tā kā deputāts. Jā. Jā. Šitā ir deputāta mašīna. Jā. Jā, Kia, Optima līnija. Kilu. Bet man patīk Ivar istamā šitā man patīk. Es tev pateikšu, Erika, vienu lietu. Nu, Tava stila tipāžiem šie ļoti piestāv. ļoti piestāv, Jā, jā. šitā tā, es tev redzu šajā. Pirmkārt, redzi, viņam kaut kas no Mondeo šnitas ir, Tieši tā pati līnija. Principā, Griez, apkamēr viņi griez pakaļ. Griez. Uz kur pusīti? Nu, griez. bet viņa ir garāka kā Mondeo noteikti. Pagaid. Nu, tu griez pakaļ tur iekšā. Tur ir jāpakaļ. Griez. Aha. Griez, viss iet. Vai tur ir? Nu, griez. Tu brauc vienkārši Vienkārši ārā. brauc. Paklaus, cik viņa klusis skan. Jēzu Marija. Nu, brauc, tev vēlreiz. Vienkārši brauc. Labi, lai viņš pats brauc, vai? Izies, Erika. Nu, Izies, turis jā? līdz galam stūri. Turi Pagaid, kā es izbraucu. Viņš vienkārši tā kā līdz pats brauc. Nu, kur Jūs brauksiet projām, jā? Labi, jauka diena jums. Sveitības jums. Izies stūri un vienkārši ej atpakaļ gaitā. Un brauc. Un tā kūks aizmugurē. Jā, Jā, tur ir garām iet. Erika neiet, bet labi. Taisni, brauc. Brauc, stūri taisni no ārā mauc. Pagaid, ka viņa brauks. Nu, brauc uz atpakaļ vēl, tev saka. Vēl brauc uz atpakaļ. Nē, viņa Bet tev izbrauks, te ir otrs izbraukt, tu vārā. Otrajā? Aiz koku, davai. Tu gribi tā, es sapratu, kā līdz, jā, viss. Veči taksē paliek. Nu neieskrien kokā tā parkingi ļauj jau. Jā. Kā līdz es sapratu, tu gribēji šitādā veidā, bet es te baidījos tās bedrītes, saproti? Bet kārstējiem vēl taču šis labāk, ko vēlējies. Jā. Patīk, ka viņi izbrauc ar Škodiņu ārā, redzi? Balti, jā. Tu ar kilu. Es ar Kili, jā. Redzi, tur ir bedrīte ļoti prātīgi. Jā. Man pa labi, jā? Jā, laižam pa labi.
Svētī. Paldies, Kārli, par tavu pacietību. Jā. Aha. Kārli, tev patīk šitā mašīna braukt? Kā tev braucās? Es, godīgi sakoties, man nebija sanācis pabraukāt ar šitiem Optim līnijām, bet braucu ļoti patīkami braucu. Man patīkās, kā ripo, jā. Kas man patīk, klausies, Kārli, kā viņa ļoti labi man sēžās. Man patīk šitās te atzveltiņi un ļoti labi, kā lai pasaka. Varbūt tu esi atradis savu mašīnu? Patīkama sēdpozīcija. Jā, sēdpozīcija. Tu piekritam, jā, Kārli? Ko, Ērika, varbūt tu esi atradis savu mašīnīti? Un zini, kas ir? Tie krēsli arī Rīvar nav dienu no ādas. Man tieši dēļ ziemā ļoti labi viņam uzreiz nesals. Jā, redzi, Sēdekļi absolūti ir. Absolūti ir. Kameras ir, kurš pie podziņa, pasaka, kamera ieslēdzās iekšā. Apakaļ. Pārkošanas sensori ir. Stūra apsildām pat ir. Jā? Ērika! Vau! Izskatās, Nobraukums maziņš. Un šī maziņš tā diena izskatās. Vau! Kas tie ir man ciferblāti, kur Blakām tā tev. cena lapa ir? Nerād viņam. O, tieši tavs budžets. Jā, mans budžets, jā. Jā, Erika, 73,000. Mašīna 19. gada rēķina. Jā. Nogājusi tikai 130,000, kas ir maz. Kā tev liekas pašam, šitā 19. gada mašīna? Cik pats viņa vērtētu? Cik vērtētu? Jā, to kā eksperts jau. Jā, tiksim, varētu būt 10 pāri. 10 pāri, protams. Labi, sāk godīt, viņš redzēja, lai cena lapa, ko tēlā. 12. Jau tu, saka, tu atceries, ciparu, tu vienkārši neatceries. Čak nulējās Es nostāv, neredzēju, Ivar. Redzēji? Es zinu, cik tas Porsche maksāja. Cik? Nezinu. Jā, zinu, šis aparāts nezinu. maksā Šitais 12. 12,495 eiro. Eiro, jā. Jā. Nē, cik Porsche maksā, mēs neteiksim, jo cilvēks grib iespējams pārdot tālāk, tā kā tas nepaliek komerces noslēpums. Tas neesmu komerces noslēpums, bet tas jau ir viņa rīcībā noslēpums. Tā ir viņa mašīna, un viņš arī pats, tā kā saka, tālāk rīkosies. Bet Ivar, man patika to Porsche braukāt. Porsche bija? Ļoti. Viņam man likās tāds, viņai kaut kā zemāk, bet viņā jumtu noņemt, jā, atvērt uz lūku, jā. Jā, bet ar Porsche pat braucot pa bedrītēm, viņā liekas tāda sajūta, viņš liekas pat mīkstāks kā šī Optima. Jā? Jo Porschem ir tas, kad iebrauc bedrē, viņam ir tā dārgā tā bedres izbraukšana. Tie, kuri braukuši ar Porsche, viņi zina, pa ko es runāju, ka tā pavisam cita braukšana pa bedrītēm ir. Kad iebrauc ar Porsche vai iebrauc ar Kill Optima iekšā bedrītē, tās ir divas dažādas mašīnas. It kā Killam jābūt ir nedaudz mīkstākam, tomēr lielāks sedans, komfortablāks, tas ir sportiskāks. Bet tomēr Porscheņā tā bedrītes izbraukšana bija tāda. Ēriks sarkanais. Bet, Ivar, zini, kas ir tā? Man patīk šitā mašīna, ļoti labi ēdos, no sēžu, labi jūtos no sēdiešanā. Ēdos. Vēl čelakačs nav izgājis, baigi labs čelakačs bija vispār. Jā, gašo, Ivar. Ļoti. Es vēl atgriezīšos, jo pēdējā laikā viens no top ir. Gašo tev kā līdz arī, jā? Jā. Bet man gašo tā augstā zupiņa, jā. Un tad vēl iedevu tā karmanādīti vēl mums līdzi. Kas saka, atbraucām paēst pusdienas, Ēriks jau puspalata paņēma līdzi. Jā, mīļie cilvēki, un paldies tiešām, ka tāds notikums šajā dienā mums bija. Svētīgi jums. Tu negribēji šodien Skārbiņu braukt? Tā nebija, ka es negribēju, jā. Bet tā bija izstāsta. Tev šoreiz Skārlis pateica, Ērika, brauksim rīt paēst, uzreiz bija tu čelka, kad kāds sāstos nebija jāsūt nekas. Tā kā mēs te uzaicinājām uz Subaru kustināšanu, kur bija vienkārši sarunāts ar tevi un divas reizes bija zvanīts. Tu neierodies. Ir pa labi vai taisni? Tā vienalga. Taisni? Pa labi. Pa labi būtu bijis labāk arī. Gan tā var, vai Tu ne? esi šofērs, tu pats brauc, tu zini, kur jābrauc. Ko tu man prasi? Tas ir tavs rajons tagad. Jā, pagaid, jā, labi. Kādēļ var arī tā, ja tā braukt, jā. Nedusmojies. Nedusmojies. Nē, ne mazākā dusma. Cik vēl tā trūka, vai ne? Protams. Tā, atgriežamies tā, pie kā mēs atgriežamies? Kila. Pie Kila, jā. Nē, pie tā, kur tu nonolējies neatbrauc uz Subaru. Uz Subaru? Nedzirdēji. Labi, tas jau viss. Par to, Jā, vecs stāsts. Nē, par to Subaru es saku, es būtu apbrauc, bet es nebija, Ivars tur mani sajauca visu pātrus. Jo Ivars tur dosīgi... Bet es tev iepriekš vakarā uzrakstīju, kad cikos Skārbiņā tiekamies, uzrakstīju, ka nebrauks. Man jau bija tad jau man viss bija sarunāts, jo tu, kad mēs bijām tajā dienā, tu teici, kur cilvēki domās, vai būt vai nebūt, vai Ērika laiks, vai ne. Ja Ivars būtu pateicis, Ērika, tev tikos, un tā jābūt, kā tu šoreiz man Kārli pateici šodien, jā, 10, jā, tā arī esmu. Tā arī bija, bet tu nebija. Labi, tas ir sīkums, kā ar Kilu braucās. Es tev pateikšu, Ivar, tas ir kaut kas vienreizēji labāk nekā Ford Mondeo, es teikšu. Jā, Labāk. šitas ir principā
jaunāks Ford Mondeo tikai korejiešu izstrādājumā. Korejieši, jā, izstrādājumā. Korejieši, jā. Ziemā viņai ir silti, kā domā, Ivar? Stūra apsildāmā. Benzīnais, ātri uzsildīsies. Šitais benzīns pilnīgi. Šis ir benzīnis. Jo, tad Nav jo. jāčakarējās. Jā, Ivar, vai izslēgt dārā šitos, man krēslu baigi kasti, jā. Izslēgts. Malacīts, jā. Jā, bišķi arī pasildīties. Un stūri vajag izslēgt arī. Kas? Stūri arī silst. Nu, bet, protams, ka bija ieslēgti. Wow. Kāli bai forši braukājies, jā. Varbūt tu savu šo gribi sev. Benzīns ir, automāts ir, ietilpīgs ir, tad stūrs apsildi ir, sēdekļa apsildi ir, kamera ir, elkoņbalsts, kā tu mīli, ir. Neregulējās viņš uz augšu leju, bet viņš tieši tā skatos līmenī. Nu, varēja būt drusciņ augstāk, bet, ka regulēšana vispār bagies forši, jā. Augstāk, Panelītes nošūtē. Jā, pasties, strīpiņa iestiep tā iekšā šeit. Aha. Pasties, vispār interesants aparāts. Interesants tomēr, jā. Brauc arī viņš forši. Mīksti, Jā, tā brauc patīkam. mīksti. Un mīksti brauc, jā. Piekrīt Kālīt, jā. Tā kā Tas tās tur baigi daudz monīgs vietas aizmugurē. Āni, būs drofiekšana. Tu labi jūties, jā, Kālīt, jā. Un tev aizmugurē roku tur arī var azeltīgi novilkt. Īsmā te jau ir, jā. brauc, viņi ļoti, vietas aizmugurē vairāk kā kaut kādā sēstē. Tāpēc tu tur sēdi aizmugurē šobrīd, jā. Man priekšā, no es savas priekšā pabīdīties centimetrs 10. Man nevajag uz priekšu padīties. Nevajag, jā. Reāli liels aparāts. Jā, ļoti liels aparāts. Ļoti patīkami. Aha. Tā kā 60 tad bija forši. Jā, tas bija 60, jā. Jā. Aha. Šito skaistumu, mīļie draugi. Nu, ko te Eriks saka? Ļoti patīk. Tu jau visu ne jau Porsche. Nu, Ivar. Erika onkuli, mēs Jā. vadām kolēģiem arī pusdienu piedāvā. Jā. Man tie zupiņas iekšā un vispār. Tev tur zupiņa ir, jā? Tad jā. Klausies. Ivar, kādreiz, davai ar helikopteru kādreiz palidojam kopā? Tagad kāds saka, zupiņa helikopteru pēkšņi. Kas te iesaka galvā? Nu tāpēc, ka kādreiz piegādāt ēdienus var cilvēkiem. Kāds saka, helikopteram tāda rēdiena? Labi. Mocīts, ne? Jā. Yamaha F40. features, jā. Jā, labi, Erika. Klausies, viņš 60. aizmēr, paskaties. Jā, redzi, kas tad dara? Aiziet, viņa grīdā, Aiziet! Mocīt, te. Jā. O, kaut kas ir attēl. Jūti, jā. Jā, labi, es vien pasies 60, vairs pat neredz. Jā, šito gan ir skaisti. Pasties 0 līdz 120 ātri uzrāp. 60 iet garām. Jā, iet garām. Nelaid. Jā. Vai pa pirmā vietā mums jāiet. Malāc, tu šeit vinēji 60. Jā, paldies, Ivar, tava skola. Dragreisā, ne? Jā. Tā kā jā, 60. aizmugurē paliekam. Nu, ierakstiet komentāru nodaļā, kur jūs izvēlaties sev 530 vai 60, tāds, piemēram, kā aizmugurē braucējiem paciņā, vai šāda Kia Optima līnija 2019. Erika, gada. lai nav jāstāv propkā, rauj te pa labi. Es gribēju tieši jautāt, jo tur pārāk Kā jūs ielaši tā laikā? Bet mēs tur varēsim braukt, jā? Rauj pa labi. Nu labi, es zinu, bet tur ir tā mazliet Rauj pa labi. Labi, Kāli. Brauc pa labi, jā? Jā. Es zinu, ka tur šaurāk vieta. Brauc pa labi. Erika. Jā, braukšu, jā, reku jau zīme rāda pa labi. Brauksim Kāli pa labi, jā. Šitie jau nesaka, laikiem bija nodzīvojis. Cik smuka vieta un pienenīties, paskaties, tas ir dzelteni tīrumi, jā. Trakās pieninis zina. Jā, tur tās, kā viņš skatās, kā lai savu pasaka, gotiņiem būs ko ēst, vai ne? Un zaķīšiem, trusīšiem. Un gotiņām būs, kas apēd viņas. Jā, pieniņš būs, krēmiņš būs, jā, biespieniņš, jā. Gaļiņa, jā. Uzmanīgs viņa prustojumā, te Jā, cita nebremzē tas maudas čigās tā. nost. Jā. Te maudas būs Jā, Kāli. Bet tu normāli izvairījies. Jā. Bet labi skrien, kusti, do ručkā, Bet 1.6 te iekšā tikai klausies. 105. Kā man patīk, kā viņam urrā, kā viņai patīk, ka viņu kustina. Tā, Kāli, tālāk, kur tu Te pa ķiedils. kreisi, te pa kreisi. Te pa kreisi, jā. Aha. Rau tik iekšā, dā, šūpiņi. Šopieni, labi, Jā. davai. Jūti. Bet reāli jau Jūti, jā. Kas viņš turbo noteikti? Protams. Jā, kur tad bez turbo tā Nu, neskrien? Erika, rausi tev? Klausies, man šitā patīk, klausies tiešām. Man nepatīk. Patīk, jā? Es tev šitā redzu. Redzi, jā, Ivar? Pirmkārt, kāpēc es tev redzu? 19. gada mašīna. Jā. Ietilpīgs liels sedans, hatchbacks viņš ir. Nē, hatchbacks, man liekas. Mondeo variants. Jā, Mondeo variants. Hatchbacks liels. Jā. Benzīns, nobraukums maz 19. gads, apsildāmi ķeblīši, apsildāmi multistūra. Dinamisks. Dinamisks. Dinamisks, Tev, jā. es redzu, ka tu normāli pie virsē. Ātri uzsils, pareizi Kāli, ātri uzsils, man svarīgi, jā, ziemā ātri uzsils, jā. Klausies, ko es vēl gribēju pajautāt? Skaties aizmugurē. Jā, 60. Nav. Davai, mauc prom. Aiziet. 60. nāk līdzi. Jā. Kurš vindēs šoreiz? 60. vai Eriks?
To jūs uzzināsiet tūlīt. Sējas nesnāk. Paskaties, Do virsū. Pagaid, tev vienmēr. Nē, ka viņš astē, viss, Erika. Nē, viss svētāk lītumā. Aha. Būt failā iekšā. Galvenais nemīz, Erika. Aha. Šito skaistumu, mīļie draugi. Jā. Optima līnija priekš Ērika ir īstā līnija. Īstā līnija saka, jā. Jā, Optima šito es līnija redzu. Ir Ērika līnija. Jā. Jā, pagaid, es pabraucu, lai viņš pabrauc man garām, ko viņš darīs. Redzēt. Idejas rociņā ārā. Tā tad paņirgās, Idejas es rociņā ar ārā. Kiju izkabināju sējas. Jā. Idejas rociņā ārā tāds mūka, tā halkonī, idejas ārā. Vā. Mīlē! Fīda! Ej! Redzēji, ciemīdā, fīdiņa pie stūras. Šito skaistumu! Ērika! Asēs, no brauc Jā, neskatās. mums ir iespēja ar viņu parunāties. Domā, cipars uzprasīt? Nē, tur ģimenes cilvēks aizmugurē bērns sēž. Jau Ērikā izņemta Tu dāma. gan somceninojas. Bet iedomājies kādam. Draiskulē? Draiskulīt, Kaut ko viņa rubīja, ne? Jā, viņa rubīja. Man sarkanais viņai būs tāpat. Aiziet pakaļ. Pagaid. Pagaid. Tā Milāda ārā aizmugurē visus dāmas. Jā, viņa neko zaļo to aizies. Mums taisni vajag. Mums vajag taisni. Nevajag pakaļ, mēs nevaram. Nevajag pat taisni. Nu labi, davai. Jauku dienu viņai. Nā, reku gepardiņš iet. Kur tu redzi gepardi? Nu, reku. Kas darās šajā pasaulē? Gepardiņš, Ērika. Nu, svētīgi, dzīvojam draudīgi. Vau. Mums saka, lidmašana bija gepardiņš. Arī, jā? Ivar, kāpēc stūri nevar izslēgt tā? Viņa vēl kastē man. Tu izslēdz viņu vai Nu, neizslēdz? izslēdz, reku izslēgt. Tā ir izslēgt. Paldies. Tā ir priecīgāks. Jau priecīgā. Ivar, man patīk šitā mašīna. Viņa ir silta krēsla, ir stūri, viss. Un kāds viņam motors ir? 16. 1.6? Aha. Nu, ļoti labs. Bet Ivar. jaudīgs. Jaudīgs. Kas ir tas ir? Cik tu kilovatiņi ir viņam vispār? Viņš diezgan žiparīgs. Es nezinu, kaut kā. 132 kilovats, ir 80 zirdziņi. Jā. Nu, jā. Man tur iepūst arī. Un, Pailovičs turbo. iepūtīs 200 200 pāri būs. Tas Aiziet, Ērika, jūriņā. un viņam arī apstājās, ja izslaidās motors. No, Jā. jūtī, Reku izstibina apelīts tev. Jā, opelīt, jā. Redzat, tu insigniu negribēji, bet insigniu ir kaitnesās. Nu, man jāskatās, kas tur darās aizmugurē. Aizmugurē vēl viena insignija. Aha. Reku jau, paskaties, kas te darās šodien. Cilvēki pārāk ātri brauc šodien. Kas ir pavasars iestāties? Arī fīda pie stūras. Jā. A, kas man vajag interesēt, kas insignijā pie stūras? Arī fīda sēdēja? Nē, tur nebija sīk. Nebija? Tur bija ops. Opīt? Ērika, bet davai pa pilsētu uz 120 nenesāmies. Protams, ka nevajag nesties. Protams, ka Ivar nevajag visu, lai pēc... Nē, tur ir kungs brauc. Tomēr, jā? Jā. Nenesies, lūdzu, Ērika, Dieva dēļ, davai bez zīmēšanās. Saprotu, ka es baigais Tu vēl drēbēs. neesi nopircis viņu. Jā. Nopircis, tad varēs ar auto. Bet kā viņa labi ripo. Un čāri Frīdīgi, paskaties, kādas sēž. Visu fīdas te. Un, starp citu, Ērika, tad varbūt tās, tu tagad saprati pēc šitā braucēja, kāpēc teviem pēdējā laikā, bet visu laiku saka, tev ar moci nevajag braukt. Jā. Un tu esi šis atmorozaks, atsaldētājs, vai kas, kā tur visi teica. Bez bašanīs. Jā, bez bašanīs. Piekrīti? Nē, Ivar, nu nav jau tā, Ivar, jā. Paskatās, cik es prātīgi, godīgi braucu, jā. Prāti, tikko bija šiltais 130, reāli saka. Ko tu vēl reāli teiksi, Ivar, nu? To, ka tu esi svētais tēvs, Nu, tās jau tuvāk jau skan, jā. tas ir svēts. Esiet svēti, jo es esmu svēts, jā, mīļie Tas ir draugi. Dieva bērns. Jā. Tas ir priecīgs, ka viņi papājā pa spaldi, kā runci, ka pajāņķi jūrām. Tev patīk garšīgi paēst. Vau. Un paldies visiem, kas ņem līdzdalību. Tev patīk vakaros laivā ies. Vairs jau netik. Man Ivar vairāk patīk pa ūdens jūs uzstaigāt. Nē, tas ir Cik skaidrs. reizes tev aicināja spēlēties un nebrauc? Un tu saki, tev ūdens pirms. Ko tu man aicini? Es tev spēlēt vairākas reizes aicinājis. Peldēt? Nu. Tu saki, tev būtu pat ūdens virs staigāt, to tu parādīsi. Viņš tas savādāk ir ūdens. Nē, nu viņš varētu parādīt, ka viņš mācās ūdens virs. No, viņš jau tev ir ieslēgt laiviņu parādīt. Tu man dos īsti fire, ne? Jā. Es tad izgājis ir uz rādio, viņš arī par rādio tad mācot. Mīļie cilvēki, dzīvojam draudzīgi. Esam viens otram par svētību, jā. Paldies visiem, kas mums šodien uzsauca un deva pāriest garšīgi. Jā, starp citu tie, kas Juglā dzīvo, un arī citur dzīvo braucot garām vai blakus pie mājām ir šīs restauzītes, iesaka aiziet. Patiešām garšīgi. Apēdu čelahaču, sulīgs, ļoti labs reāli. Man ir gaļas daudz ēdu, es esmu daudz vietās gaļas ēdis. Esmu pie īstajiem, kā saka, visi melnie īstie, kas taisa tos čelahačus īstākos. Tad šeit bija patiešām labs čelahačs. Ir jēga braukt un notestēt viņu.
Nu, jā. Atkal fīda pie stūras. Fīdi ielenkumā ir šodien. Jā, Kā visur ir fīdi fīdi. ielenkumā. Viņai es domāju, zaļā krāsa. Vai ir zaļā, jā? Mašīnai? Jā. Jā, zaļa, bet brūna. Tāda brūna, zaļā. Jā, brūna ir. Jā, paldies visiem. Jā. Nu, nē, es tev pateikšu, Ivar, man patīk šitā mašīnīca. Es domāju, ka mēs apstāsimies, tu izkāpsi ārā, apies apkārt, apēdīs bagāžnieku. Es domāju, ka varbūt šodien tā diena būs, ka tev jāatsāk Arbiņā pasīti, pārrakstamies naudiņu prom. Nu, Ivar, Pacelsim dar pie Dīdī. kaut kad, bet ne tagad. Nē, šodien nē. Jā. Otrā sērija būs, kur tad mēs šo mašīnu pacelsim augšā pie Dīdī. Jā. Šito gan varētu Ivar pacelt, paskatīties, kas tur darās Paskatīsimies apakšā, jo Kia Optima līnija mēdz parūsēt. Ir viņām kaut kur šāda rūsnes Viņi mēdz rūsēt, jā? Nu, principā jau visi mašīnītes ir parūsēt. Jā. Bet pacelsim augšā, paskatīsimies no apakšas, kas tur viss ir apakšā. Izpētīsim, un ja viņa būs ievērības cienīga Erika īpašumā nonāk, tad mēs arī pārrakstam uz tevi. Jā, uz manim parakstīs, jā. Tā ir, mēs sarkanā jau braucam. Jā, mēs, mēs pabeidzam braucienu, jā, Ivar. Bet tu jau iebrauci sarkanā iekšā. Šis ir maksas krustojums. Jā. Te ir kameras. Šitas bija, jā. Jā, šitais nav. Es esmu braukājis. Es tev parādīšu, kurā vietā. Stop. Tad tu esi braukājis šeit uz sarkanu un nevienu štrafu nesaņēmis? Nē. Kāpēc tu braukāji uz sarkanu? Bet es nebraucu sarkano, Ivar. Tu teici, ka esi es pabeidzu braucienu. Beidz tam Ivar, paskaties, šitais ir tas krustojums, kur ar Škodiņu saskrējos. Šitais, ieskaties. Jā, es tajā reku tālāk stāvēju tā brači, ka mēs ar Audi kupē fūrē pakaļ aizskrējām kaut 90. gados. Jā, šitais, jā. Tur tālāk, tur, kur kapakmeņi sagrāk tirgojam. Gāja mums te čomi garām pa labo maliņu. Paskatījāmies uz čomijām, gribējām apstāties. Un tad neaprēģināt to, ka tas ātrums bija pārāk liels, lai apstātos. Un tur vienmēr fūra stāvēja tajā kabatiņā. Kā blieza pakaļ augšā, visi kapatu radiatori, viss bija gaisā. Jā. Un tā arī norakstījās. Kāpēc viņš tev šitā tagad izdarīja? Jā, nu palaidīsim, jā. Nē, tas ir obligāti jāpalaist. Jā. Nu, tā ir meitene. Klausies. Atkal dāma bija? Jā, dāma. Klausies, un šitai te saskrēja. Un tas cilvēks nemaz nebija uz pārējai gājēji, viņš tur no tālienes. Un tas ieskējās un uzreiz šitai vietā notikās tas. Cik es pa šito jau ieliņu skolas gāju sagrāk? Jā. Kad 96 mācījos. Šitajā skolā tu gāji, jā? Jā, 96, jā. No kuras klasīs līdz kurai? No 1. līdz 11. Vau, kāds tu malacīs, tu katru reizi mācījies cītīgi skolā, jā? Jā, bija cītīgākais audzēklis. Pārnesi vecākiem teicamus atzīmes, jā, un... Atvainojos vecākiem par sagādātiem sirmējiem matiem. Un ko tu vēl sagādāji viņiem? Mīlestība. Vau, kāds malacīts, un noteikti daudz raksti bija tev sarkano pilspā vai zaļo? Vairāk sarkano. No skolotājiem, jā? Jā. No tev kāda bija? Nu, man jau vairāk zaļo bija. Es pilnīgi par labiem darbiem. Es tiku uz Artiku. Apbalvots uz Artiku man aizsūtīja. Artikā man aizsūtīja. Bet es arī redzu, ka tu esi teicamnieks. Jā. Uzreiz pateikt. Tu biji tiešām teicamnieks? Nē, es biju labs skolnieks tajā ziņā. Ne tik daudz kā teicamnieks, jā. Bija kā labs skolnieks. Uz Arteku jau tikai vipi tika. Jā, tikai vipi tika, jā, un mani paņēma uz Arteku. Kas ir Arteka? Arteks bija lielākā pionieru nometne Padomju Savienībā. Arteka, uz Arteku varēja tiešām tikt tikai izredzētie. Jā, kārtīgi paklausīgi skolēni. Un viena no tiem izredzēja mani, Ēriku. Ir kāds, kas skatās šo video, kas Arteka? Arteka? Arteks. Jā. Jā, no Ērika, es tevi redzu, ka tu esi priekšzīmīgs skolnieks bijis. Jā, un man bija tas gods tur būt, un man patika laiks, tur daudz bērni bija, mēs tur spēlējamies, un daudz visādi pasākumi ļoti. Apmānīja kā tur? Nē, nemanīja, tur mēs bijām draudzīgi, viens otram labu darījām, jā, un ēdām ļoti garšīgi visādi ēdieni, tur bija visādi, Ivar. Un tos taču atceries? Jā, tur bija tie augulīši, viņiem tur visādi ļoti sulīgi un dabīgi. Labi, iztīt Kārbiņā būs, apiesim mašīnu, apskatīsim, varbūt Ēriks šo aparātu iegādās. Nu ko, esam Kārbiņā. Griez purniņu te iekšā uz... Griez pa kreisi iekšā, jā, uztaisīsim maz apiešanu, apies apkārt. Un varbūt šodien tu atstās savu mundierīti. Kas tev tur mundierīti uz durvīm mētājās? Kur tu redzi? Jaka kaut kāda nomesta. Ērika. Kur tu redzi? Braucas priekšu. Es pareizi, tas ir mana jaka, jā, es noliku, jā. Iekšā? Te, stop. Te būs labi, Ērika. Būs labi, jā. Aha. Es slāpēju nost? Slāpēju nost. Jā, nu ko? Mūsu, kā saka, šodienas izbrauciens ir beidzies, izkustinājām Poršiņu un... Poršiņu atdevām mazākā kustinājām, bet jā, izkustinājām šo aparātu. Kia Kil tas ir. Kia Kil, jā, Ivar. Kil Optima līnija. Ivar, ja tu zināt, kā man viņa patika, kā viņa brauca. Bet skaista arī, pareizi. Un skaista, jā. Pastas lampiņas ar lediem dienas gaismām visām, viss kā vajag ir. Jā,
Pasties, tehnika iekšā ir bišķiņ karbonā. Ne, viņš sēdenā tomēr. Sēdens, jā. Bet bagāns ir liels. Bagāžs ir liels, jā. Interesanti, kā viņam tas... Īstenībā pat es tev teikšu godīgi, labāk ir, lai sedans nekā hatchbacks. Mazāk grabu un klavu. Jā, mazāk grabu un klusāks ir. Jā, Nu, kā ir? ļoti labi. Galvenais, ka maltīti Kas parāda. telefonā atstāja? Tu atstāji? Jā, padod man. Kā? Tā mašīna, Erika, mēs tad runājam, tu vienkārši pēc maltītes Nu, aizskrēji. protams, ka maltīte. Ja Kālīs paņēma maltīti, man viņš nē, domāju, ka es aizmirsīšu. Redz, viņš arī nav. Kā tad es aizmirstīšu? Vienkārši... Nu, ko, Erika, labi, pie kā mēs paliekam dzenam šo pie Dīdi jūs pacēlā, skatāmies, ir viņš ievērības cienīgs pacelt augšā vai gribi meklēt citu? Ivar, nu man jau viņa patīk, es nezinu, bet meklēsim vēl citu, jā, bet jā, kamēr kas? Nē, nu mums jāsaka no servisu. Bet man ir tomēr tāds konstants jautājums. Kas ir tas, kas tev nepatīk šitai mašīnai, kad domāt meklēt citu? Bagāžnieks kaut kas tāds, pagai? Viņš ir tikpat liels kā tev Jā, mundierī. jā. Redz, viņš netaisās uz augšu, viņam jātaisās uz augšu, viņš Nav, krīt jā. lejā. Kas tev krīt lejā? Kas tev krīt lejā? Nu, paskaties. Nu, nav, kā tur, lai viņš stāv pusvirus, lai viņš stāv? Ne, viņš stāv Nē, šādi. pusē jau nevienai mašīnai nestāv, viņai jāiztaisās cieta. Jā, bet ir kur uz augšu uzreiz. Tie ir Klausies, realistiskie. skaties, draudzīt. Aiztaisu ciet, nospiežu podziņu Jā. un vienkārši tā viegli pastum uz augšu. Nu jā, tad viss kārtībā, jā. Tad ko, ceļam pie Dīdi? Sēdeklīši, kur ir ar atmetamie. Ej, tad ceļamies viņu pie Dīdi uz pacēlāju. Ivar, ļauj man dusiņ padomāt vēl, nesteigšos. Nu, ko, labi. Ivari, es jau sen saku atmetam rokas tad plānam. Bet gribās jau bračiņiem palīdzēt. Nu, vai palīdzēt bračiņam, jā. Bet forši mašīnīt. Jā, labi, tā kā skaties nākamo sēriju, būsim pie Dīdi vai nebūsim. Visiem Jā. jauku dienu, paldies, ka skatījies. Jā. Čau, čau. Karlīt. Nu? Īkšķīt, protams.